Jelgava – pilsēta izaugsmei un augstākās izglītības iegūšanai. Katru gadu Jelgavā ierodas 5000 studentu, radot nerimstošu kņadu un dzīvīgumu pilsētā, kas lepni nes studentu galvaspilsētas vārdu. Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā studijas 8 fakultātēs un vairāk nekā 60 studiju programmās, sagatavojot pieprasītus lielāko Latvijas tautsaimniecības nozaru speciālistus. Darbs un karjeras iespējas jomās, kas apgūstamas tikai LLU, lauksaimniecībā, veterināra medicīnā, mežsaimniecībā, ainavu arhitektūrā un pārtikas tehnoloģijās, būs vienmēr. Universitātes mācību spēki, ārzemju vieslektori ir savas jomas profesionāļi un eksperti, kuri spēj sniegt studentiem jaunākās zināšanas. Lauksaimniecības fakultātē sagatavo vadītājus, kas spējīgi pārvarēt jaunos izaicinājumus lauksaimniecības nozarē, kur augstās tehnoloģijas ir modernās saimniekošanas ikdiena. Par šīs jomas potenciālu un prestižu liecina arī fakts, ka Latvijas turīgāko cilvēku top 100 atrodami Latvijas lielsaimnieki un zemnieku saimniecību īpašnieki, LLU absolventi, kas specializējušies laukopībā, dārzkopībā, zootehnikā vai uzņēmējdarbībā lauksaimniecībā. Meža fakultātē studenti apgūst mežsaimniecību un kokapstrādi, kā uzņēmējdarbības veidu. Izzina meža apsaimniekošanas ciklu, sākot ar meža stādīšanu, atjaunošanu, kopšanu, līdz mežstrādei un koksnes resursu tālākai pārstrādei. Studenti gūst izpratni par mežu apsaimniekošanas un koksnes produktu ražošanas procesiem lielākajā Latvijas tautsaimniecības eksporta nozarē. Veterināru medicīnas fakultātē izglītojas nākamie mīļdzīvnieku, zirgu un lauksaimniecības dzīvnieku ārsti, kas praksi iziet pašreiz vienā no modernāk aprīkotajām veterinārajām mācību klīnikām Baltijā, kas ir daļa no fakultātes. Absolventiem ir iespēja strādāt veterināru medicīnas privātpraksēs, veterinārajās klīnikās, zāļu lieltirgotavās, pārtikas produktu ražošanas, pārstrādes un tirzniecības uzņēmumos, pārtikas un veterinārās pārvaldes institūcijās ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. Tehniskā fakultāte sagatavo tik ļoti pieprasītos inženierus, enerģētikas speciālistus, mašīnu projektētājus un ražotājus, tehniskos ekspertus un inženierus lauksaimniecības tehnikas un autotransporta sfērās, kas izprot dažādus mehānismus un spēj radīt jaunas tehnoloģijas un iekārtas. Tāpat fakultāte piedāvā studēt pedagoģiju un kļūt par mājturības, mājsaimniecības un informātikas vai vizuālās mākslas pedagogu. Fakultāte atrodas pilsētas skaistākajā rajonā, Drikses krasta promenādē, ar glaznainu skatu un ar studentu simbolu centrā. Augstāko izglītību pārtikas jomā var iegūt pārtikas tehnoloģijas fakultātē, kur studējošie ir nākamie augsta līmeņa pārtikas nozares, uzturzinātnes un viesmīlības speciālisti. Studijās gūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ražošanas uzņēmumos ir labs pamats absolventiem, lai nākotnē spētu radīt jaunievedumus pārtikas produktos, tehnoloģijās un konkurētspējīgos ēdināšanas uzņēmumos un viesnīcu pakalpojumos. Lauku inženieru fakultāte īsteno studiju programmas zemes ierīcība un mērniecība, vide un ūdens saimniecība, būvniecība, sagatavojot topošos mērniekus, vides inženierus un būvinženierus, no kuriem ir atkarīga būvju un infrastruktūras izveide, kas ir droša cilvēkiem un draudzīga videi. Savukārt atjaunotajā 18. gadsimtā celtajā Valdekas pilī topošajiem ainavu arhitektiem ir iespēja nodoties radošas profesijas ieguvei, kas nepieciešama ik katrā pilsētā, izstrādājot un pilnveidojot teritoriālos plānus, veidojot ainavu rekonstrukcijas un daudzveidīgus vides labiekārtošanas projektus. Informācijas tehnoloģiju fakultātes gaišie prāti darba tirgū pieprasīti jau pirms studiju absolvēšanas, jo tie ir spēcīgi datorzinātnes un programmēšanas lietpratēji. Salīdzinājumā ar citu augstskolu piedāvājumu, IT studijas Jelgavā ir praktiskākas, dodot iespēju studentiem izstrādāt nozares un starpnozaru programmatūru, datormodelēt ražošanas un bioloģiskos procesus, kā arī darboties daudzveidīgos sadarbības projektos. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē pieredzējuši mācību spēku vadībā studenti apgūst ekonomiku, vadības zinātnes un socioloģiju.
Studijas vērstas uz reģionālās attīstības pārvaldes speciālistu un bioekonomikas ekspertu sagatavošanu, kas izprot un spēj analizēt sabiedrībā notiekošos procesus un sniegt ieguldījumu cilvēku labklājības celšanā. Fakultātē bieži viesojas ārvalstu vieslektori, un tā ir viena no starptautiskākajām fakultātēm. Visiem studentiem universitāte nodrošina iespēju dzīvot dienesta viesnīcā, kas piemērota dažādām finansu iespējām un ērtību līmenim. Studenti var dzīvot gan pilsētas centrā, modernās viesnīcas līmeņa istabiņās, kuras uzkop personāls, gan arī tālāk no centra. Ārpus lekcijām un nodarbībām studentiem ir plašas iespējas bagātai brīvā laika pavadīšanai. Radošie amatieru kolektīvi, studentu korporācijas un studējošo pašpārvalde, kura nes universitātes vārdu ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Augstskolai ir arī plaša sporta bāze, kas nodrošina iespēju trenēties vairāk nekā 20 sporta veidos, tostarp jātnieku sportā, kas ir augstskolas lepnums. Un, protams, pašā studentu dzīves centrā Jelgavas pils. Baltijā lielākā baroka stila celtne ar gadsimtiem senu vēsturi un izglītības tradīcijām. Un šodien ir ne tikai izglītības un zinātnes, bet arī kultūras epicentrs pilsētā. Nāc studēt Jelgavā! www.llu.lv